Mēs esam piederīgi vietai, kur gaujas satiekas ar jūru. Mēs esam Carnikavieši. Tā ar lepnumu par savu dzimto pusi saka ik viens no zālē sēdošajiem. Šāda pārliecība joprojām ir arī žurnālistam un dramaturgam Uldim Siliņam, kurš Carnikavā aizvedījis tikai savas dzīves pirmos 14 gadus. Visgarais mūžs nodzīvots tālajā Austrālijā, tomēr domas par dzimteni bijušas tik spēcīgas, ka nolēmis vēlreiz ielūkoties pagātnē un uzrakstīt grāmatu. Iesākumā gan bijusi vēlme uzrakstīt dziesmu spēli par carnikaviešiem, tomēr, kā izrādījās, par to vajadzēja domāt gadus 40 ātrāk. Tieši par šīm personīgām attiecībām tur bija ļoti maz. Tā kā es redzēju, ka man nav vienkārši sižeti. Un tad es domāju, es uzrakstīšu varbūt savus tās atmiņas, ko man tēvs stāstīs, ko citu. Un tad Sauna nāca ar saviem materiāliem, un tad Agrita Krieviņa sāka sēdēt arhīvos, un tā grāmata pieņēma pats savu dzīvību. Viņa sāka dzīvot pat pa sevi, vai ne? Un, man liekas, es jau tā teicu, kā ar lugām, ka viņas pārņem tevi un sāka tevi vadīt un bakstīt, nevis otrādi. Un tā tas ar to grāmatu arī notika. Par Gaujas līčiem un zvejniekiem, par to, kā veidojies Carnikavas novads un pirmais teātris. 7 gadsimti ietverti 373 lapusēs. Es esmu teātra cilvēks, protams, tās ir tieši personīgās attieksmes starp cilvēkiem. Saucamie šie cilvēcīgie stāsti, vai ne? Tie man vistuvākie. Tas pārējie vēsture. Kā tad jūs raksturotu carnikaviešu šajā plašajā laika periodā, ko jūs esat aptvēris grāmatā, izejot no tādām cilvēciskām attiecībām? Tad jums jāskatās, ir šeit jau rubls priekš meitām. Tur ir pa daudz, lai es pieskārtos šādām lietām. Tur ir daudz, kas ļoti komisks. Bet vai carnikavieši ir tādi jūras vēju apūstī, smagnēji ļauds, jeb tomēr tādi viegli labsirdīgi un ar humoru apveltīti? Kā nu kurš, es domāju, ka starp carnikaviešiem nav humora trūcis nekad. Mums ir bijis ļoti minhauzeniski raksturi. Šis ir jau atkārtotais izdevums grāmatai Mēs esam carnikavieši. Pirmoreiz tā izdota pirms 10 gadiem un tikpat kā vairs nav sastopama. Mums skolā nevienas grāmatas tāds no pirmām mēs nebijām dabūjuši nevienu, un tad beidzot es paņēmu veselas 3. Es domāju, ka vairāk nekā 230 jauniem Carnikavas skolēniem būs obligāta literatūra. Par atkārtoto izdevumu, kas taps par lapusēm 50 biezāks, jo atradušies vēl materiāli, priecājas arī Madara, kura rūpējusies par grāmatas vizuālo noformējumu. Tā kā bērniņš, jā, es pirmo reizi viņu šodien ieraudzīju, ļoti patīkami. Nebija grūti tādēļ, ka man ļāva Uldis autors pilnīgu brīvību izpausties, tāpēc nebija grūti, bija ļoti viegli strādāt. Grāmata izdota 500 eksemplāros un būs saņemama tikai kā dāvinājums. Šajā grāmatā ir arī saliktas tās lietas, kuras varbūt nav pieminētas iepriekšējā grāmatā, respektīvi šis variants ir uzlabots un arī viņu ir kritiķi vērtējuši. Un šī grāmata jau ir tuvāk īstenībai un šī grāmata jau ir vēstures grāmata un tā jau ir vērtība. Savā darbā, kas veltīts vecāku un laika biedru carnikaviešu piemiņai, autors pavērs durvis uz veco Carnikavu un tās ļaudīm, ciemos aicinot ik vienu, kam šis novads un tā izcelsme ir svarīga. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.